Jau tuvāko dienu laikā Ikšķelē Daugavmalā pie Mūrkroga sakrautie baļķi pārtaps brīnišķīgos mākslas darbos. No 14. līdz 23. jūnijam pilsētā norisināsies pirmā Latvijas jauno tēlnieku radošā darbnīca, jeb mazais koktelniecības simpozijs. Jau otro gadu Ikšķelē notiks vides mākslas festivāls. Un pagājušā gada pirmais vides mākslas festivāls iedvesmoja arī kādu tradīciju turpināt un attīstīt. Un tas ir koktelniecības simpozijas. Un šogad ir jau 2 koktelniecības simpoziji, un šodien mēs esam šeit, lai atklātu pirmo radošo darbnīcu, jeb mazo koktelniecības simpoziju. Koktelniecības simpozijā piedalīsies 6 Latvijas Mākslas akadēmijas tēlniecības katedras audzēkņi, kuru radītās koka skulptūras tiks izvietotas pie pašvaldības esošajā bērnu rotaļlaukumā. Ikšķeles mazais koktelniecības simpozijs ir viens no Ikšķeles 825 gadu jubilejas svētku programmas pasākumiem, kas tiek rīkots sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmijas tēlniecības katedru. Pasākuma idejas autors ir biedrības Zaļās salas, kas kopā ar pašvaldību jau realizējusi vairākas atzinīgi novērtētas idejas. No pašvaldības puses varat teikt vienīgi to, ka liels paldies, kad ir Ikšķeles novadā tādas sabiedriskās organizācijas kā Zaļās salas, kas cenšas un palīdz pašvaldībai organizēt dažādas kultūras pasākums, un it sevišķi šis pasākums, kas notiek otrais, tā kā mums ir neliela pieredze sadarbībā ar Zaļām salām, un jāsaka lielais paldies viņiem par šīm aktivitātēm. Un es ceru, ka nākotnē mums šī sadarbība arī turpināsies. Šobrīd jaunie tēlnieki jau iepazinušies ar pieejamiem kokmateriāliem un kopā ar pasniedzējiem un simpozija idejas autoriem pilnveidos savas skices. Plānots, ka skulptūras bērnu laukumā izvietos līdz pilsētas svētkiem, kas norisināsies augustā. Dācis Tribotska, Zanda Treško, Ogres televīzija.